Pēdējie eiro, bet ēst gribās. Šodien vārīsim mannā biezputru. Piens, mannā, vēl būs mazliet cukurs, sviests nebūs, tā kā ir jātaupa. Kaut gan sviests īstenībā tagad ir palicis lētāks, bet tik un tā jātaupa ir. Neliksim sviestu klāt, ēdīsim mannā putru ar cukuru, jo ievārījums arī nav, zapta arī nav, viss ir dārgs, ēdīsim pliku mannā ar cukuru. Es jau to teicu, bet tas nekas. Un šis apmēram maksā, zem 2,50. Es neatceros, vienkārši čeki izsvied ārā. Ķeramies pie vārīšanas. Tā, te man vārās jau piens, bet es nezinu, kāpēc. Man mannā putra vienmēr izraisa tādu nepatiku. Es nezinu, tādu agresivitāti. Te iekšā pilnīgi kaut kas vārās, un man tā katra reizi no to mannā putra. Vai viņi vienkārši bērnībā ir attēsti, nevar saprast, bet kaut kas man nepatīk. Tā, piebēra arī bišķi cukuru, man jau te tas piens grib iet pāri. Piebērsim tagad mannā, bet es daudz nebēršu, lai tā putra ir tāda šķidrāka. Beigās tā putra man sanāca tāda pabiezka, kad atzis, bet tas nekas. Vai pielieberam cukuru, man nav neievārījums nekā. Es atceros, es šitā bērnībā es esmu ēdus. Kā saku, ne? Ja grib ēst, pat arī grīcu lupat ar kečupu var apēst. Nav nemaz tik traģiski. Normāli garšīgi.